kārtīgi. Kā mājas apstākļus var izņemt līsti? Tātad plasmas slogiem arī mājas apstākļos jūs paši varat, teiksim, gan pasūtīt attālinātu stikla paketi, gan arī paši samainīt. Ja? Viss, kas jums ir jāizdara, ir jāizņem ārā šī tāda veida stikla līsti, kas ir katram logam. Viņi ir dažādi izmēri, dažādas formas, protams. Ja? Kā to var izdarīt mājas apstākļos? Principā, viss, kas jums ir vajadzīgs, pietiek ar tādu kotlešu nazi. Tas viss ir izdarāms. Un vēlams ne metāliskā āmura, kaut kāda bišķi maigā gumijas āmura. Un kas mums ir jādara? Mums ir jāatrod vieta, kur līste savienojās ar profilu kopā, un šai vietā vienkārši ieliekam precīzi kotleša nazi, un bišķi uzsitam, un, redziet, jau pavarās sprauga. Un bišķi sašķiebjam viņu sānis. Noliekam nost āmuru, šādi te ejam pa solītim uz priekšu, ar vienkāršu parastu nazīti. Nekādi speci instrumenti nav vajadzīgi. Protams, mūsu cilvēkiem, kas brauc pie klientiem ar kotlešu nazi, to nedara. Un šeit viņš jau atdalās nost, kā jūs redzat. Ja? Un mēs varam pilnībā izņemt ārā stikla līsti. Ļoti vienkārši. Vienmēr vajag ņemt sākt ārā ar garāko malu, ja, ko ir vieglāk, nekad nesākam ar īsākām melām. Teiksim, izņemam vienu ārā. Tāpat arī mēs varam turpināt ar to pašu kotlešu nazi tālāk. Arī šeit. Viņš smuki atliecās nost. Un, lai mēs dabūtu iekšā, tas gan ir jādara uzmanīgāk, lai nesabojātu stikla paketi. Ieliekam vienu stūri, otru stūri. Sākam ar īsākām mēlām. Un uzmanīgi sitam pa līsti. Nekāda liela gudrība nav vajadzīga. Un viņš smuki iet atskabargā. Un tāpat arī ieliekam apakai. Vienu malu, otru malu ieliecam. Un viegli ar āmurīti uzsitot. Un, principā, stikls ir samainīts. Viss, kas ir vajadzīgs, ir āmurs un kotleša nazis. Diezgan primitīvas lietas. Var izdarīt ar primitīvām lietām, var izdarīt liels darbs.